Sveiciens visiem impulsu skatītājiem. Ja līdz šim esmu bijusi otrpus impulsa ekrānam, tā varētu teikt, organizējot epizodes, tad šajā reizē kopā ar manu kolēģi Baibu parunāsim par to, kas ir partnerība, un arī ieskatīsimies tieši jumis partnerības jautājumos un to, ko mēs piedāvājam. Domāju, ka varam sākt, jo šī saruna būs brīvā formātā. Ir jautājumi gan vispārīgi par partnerību, gan arī to, ko klienti ir uzdevuši. Tad varbūt, Maldra, tu vari izstāstīt, kas tā visaptveroši ir partnerība, kā mēs to saprotam? Partnerība tādos cilvēcīgos vārdos varētu teikt, ir kā draudzība. Mums katram ir paziņas, kuras mēs uz ielas pasveicinām ar galvas mājienu, un tad partnerība ir kā tādi ciešāki draugi, ar kuriem mums ir ciešākas attiecības, ilgtermiņa attiecības, un mums ir vēlme viens otram palīdzēt ikdienas jautājumos. Un kāpēc grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem tieši šodien, mūsdienās, ir tik svarīgi domāt par partnerību? Noteikti tāpēc, ka mainās gan nozare, gan prasības, kā no valsts puses, sistēma izstrādātāju puses ir izmaiņas, un mainās noteikti arī klientu prasības. Līdz ar to arī grāmatvedības birojiem ir jāskatās noteikti, kā savus procesus varbūt efektivizēt, mainīt, un partnerība šajā gadījumā ļauj tad ar savu partneri, ar kuru izveidot šīs partneru attiecības, tad izpētīt, kur viens otram ir iespējams palīdzēt. Ja mēs paskatāmies uz izaicinājumiem, kas šobrīd ir grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem, dažus no tiem tu jau pieminēji, varbūt ir vēl kādi un kā partnerība šos izaicinājumus varētu palīdzēt risināt? Jā, nereti tāds man patīk teikt populārākais teiciens, ka grāmatvedības birojiem ir, ja man komunikācijā ar viņiem ir radies, es nezinu, ko es nezinu. Un tas ir loģiski. Ir daudz ikdienas darbi, rutīna darbi, manuāli darbi, termiņi. Un caur partnerību mēs tieši piedāvājam sazvanīties, izpētīt viens otra procesus, vai arī mēs, kā no jumis puses, ieskatāmies, kā noris darbs sistēmā, un mēģinam palīdzēt, kā tad šos procesus optimizēt. Jo tas, laikam, tā galvenā atbilde uz to lielo izaicinājumu ir laika trūkums, nemitīgā apkārtējās vides attīstībā un izmaiņās, un kā tad tam tikt līdzi. Tas nozīmē, ka tas, ko tu stāsti, ir tāds solis kopīgi paskatīties, kā mēs varam šos izaicinājumus mazināt. Jā, mazināt, efektivizēt. Es domāju, ka šis vārds efektivizēt diezgan bieži izskanēs no manis, jo tiešām tas ir efektivizēt ikdienas procesus, lai varētu darboties efektīvāk. Un mēs kā jumis, ja mūsu partneri šādu vēlmi izsaka, mēs esam gatavi doties pie jums, palīdzēt, kopīgi paskatīties. Uz ikdienas procesiem, uz produktiem, kuri tiek lietoti. Varbūt tas nevienmēr ir tieši saistīts ar mūsu tieši darbu produktos, bet varbūt arī paraugamies plašāk, kā mēs varam palīdzēt. Un, tas ir individuāls tikšanās. Dažbrīd tas noteikti ir arī tikšanās ar gala klientiem, lai varbūt būtu tāds palīdzīgs plecs arī gala klientu šo vadītāju ievirzīšanā, lai tie procesi tad kopsumā tādā sinerģijā veidojās un palīdz ikvienam no iesaistītajām pusēm. Ir tāds priekšstats parasti, ka partnerība tas jau parasti ir par kaut kādām atlaidēm vai komisijām. Kā mēs skatāmies uz šo, vai tas tiešām ir tikai par atlaidēm un komisijām? Jāsaka, ka tas ir labs bonus. Bet nevienmēr tā tiek uzskatīta kā prioritāte, lai kļūtu par partneri, jo tas galvenais partnerības mērķis un tā motivācija arī grāmatvedības birojiem ir tiešām atkārtošos, efektivizēt savus procesus, un caur partnerību mēs rūpīgi strādājam pie tā. Un tad atlaide un komisijas maksas ir kā tāds finansiāls bonus, ko arī mēs piedāvājam. Un tad, attiecīgi, katram ir jāskatās, vai tas ir motivators, vai tas ir kā papildu bonus tieši. Tagad jau kādu laiku strādājot ar partnerības programmu, kāda ir tava pieredze, kas tad veido to patiesi vērtīgo sadarbību? Jāsaka, ka tā ir tā individuālā komunikācija, individuālā pieeja.
zibenīgs atbalsts. Tiešām, tikko kā ir kādi jautājumi, tad pieslēdzamies tiem jautājumiem tieši partneriem uzreiz, lai atrastu to palīdzīgo roku, risinājumu. Es domāju, ka jā, šo atbalstu un kopēji uz jumi skatoties, tas bezmaksas atbalsts tiešām vienmēr ir tas, ko ļoti novērtē. Un tā kopumā skatoties, partnerība ar dažāda veida tehnoloģiju kompānijām, ko iegūst grāmatvedības birojas kopīgi skatoties no sadarbības ar tehnoloģiju partneri un ko iegūst tieši no jumja kā tehnoloģiju partneri? Šeit noteikti var raudzīties dažādi. Ja mēs paskatāmies globāli, tad esot partnerībā ar, jeb ciešākās attiecībās ar tehnoloģiju izstrādātāju, kurš ir jau ilgstoši tirgu, kurš ir stabils tirgu, tas noteikti rada arī pievienoto vērtību un tādu uzticību gala klientiem, kuri sadarbojas šajā gadījumā ar grāmatvedības biroju. Un, kā tādu praktisku pievienotā vērtība, arī mēs partneriem piedāvājam kopīgas sociālo tīklu aktivitātes, dalību pasākumos, gan mūsu pasākumos, gan grāmatvedības biroja pasākumos. Tā ir tāda kopiena, kas veidojas. Jā, tā ir kopiena. Partnerība ir jau tāds, teiksim, nākamais līmenis, kur mēs tiešām individuālāk ejam, bet priekš grāmatvedības birojiem ir arī kopiena. Tas ir Jumis Connect. Un kļūstot par partneri, tu kļūst arī par daļu no šīs kopienas. Jā, noteikti. Kopienā ir spēks, un to mēs ļoti esam novērojuši tieši organizēt šos pasākumus un redzot, kā šīs kopienas spēks strādā tieši tiekoties grāmatvedības birojiem vienam ar otru. Daloties savstarpēji pieredzē un tajā, kā tad strādāt. Un, ja mēs domājam par partnerību no tā skatu punkta, kā tad mēs varam palīdzēt saviem partneriem augt? Vai mēs palīdzam augt? Jā, mēs palīdzam. Ņemot vērā, ka mūsu partnerības modelis ir startējis šī gada 1. janvārī, no šī gada janvāra, viņš ir jau efektīvs no tādām praktiskām lietām, ko mēs piedāvājam partneriem. Un tas, kā mēs vēl palīdzam, mēs noteikti arī skatāmies uz šo procesu, kāds tas ir šobrīd. Domājam par to, kā attīstīties, pilnveidoties, jo arī paši partneri ar savām idejām tiek ņemti vērā, protams, un tā arī mēs varam uzlabot šo partnerības procesu. Ir bieži dzirdēts, ka grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji saka, ka viņam gribētos izdarīt vairāk, bet ar to pašu resursu, ar to pašu sistēmu un ar to pašu cilvēku resursu. Kāda ir Jumis dalība, lai šo realizētu, lai būtu iespēja izdarīt vairāk ar to pašu resursu? Jā, šis ir ļoti populārs jautājums un diskusija tieši grāmatvedības biroju ietvaros, jo jau iepriekš pieskārāmies tēmai par izaicinājumiem, tad viens no izaicinājumiem ir arī speciālistu, jeb šo certificēto grāmatvežu netrūkums, bet tiešām ir grūti noturēt šo darbinieku. Un tas, kā mēs palīdzam, arī partnerība mums startē tieši caur jauno mūsu risinājumu Jumis Finance, kur ir ļoti piedomāts pie grāmatveža ikdienas rutīnu darbu, manuālo procesu efektivizēšanas, automatizēšanas, tur ir iekļauta digitalizācija un patiesībā, ja mūsdienās rīki piedāvā ļoti daudz automatizāciju, tad gribētos teikt, ka grāmatvedībā ļoti daudz arī var efektivizēt savus procesus ar masveida darbībām. Un Jumis Finance risinājumā šis tiešām ir izstrādāts jau nākošajā līmenī, un šobrīd jau tas tiek novērtāts un noteikti strādāsim vēl, lai tiešām ar šiem procesiem pātrinātu grāmatveža darbu tādā veidā, atstājot vietu šam brīvajam laikam un padomājot varbūt, kā katrs vēlas to izmantot. Tas nozīmē, ka partnerības programmā mēs strādājam ar produktu, kurā ir īpaši domāts par šīm automatizācijas lietām. Jā, tas ir tieši Jumis Finance, tas ir pilnīgi jauns, jeb mums šobrīd Jumī ir 2 grāmatvedības risinājumi, tad Jumis Finance ir mūsu jaunākais risinājums, kas nodrošina pilna cikla grāmatvedību, un tas ir veidots tā, lai uzlabotu grāmatvedības biroja ikdienas darbu, tieši šos rutīnu darbus, šos manuālos darbus, par ko tik daudz tiek runāts.
Jo arī manuālie darbi un tie rutīna darbi bieži ir tie, kas attur grāmatvedības biroju skatīties, kā tad uzlabot un efektivizēt savus ikdienas procesus, jo vienmēr ir tas teiciens, ka man jau tik daudz ir jādara, ka man pat nav laika pieķerties, paskatīties, kur tad es varu efektivizēt. Tad ar šo... Ja mēs paskatāmies, es tev uzdodu tādu jautājumu, ir Jumis Finance, man ir interese par partnerību. Kas ir tās 3 lietas, kur tu teiksi, jā, ja tev ir vajadzīgs tas, tad te tu to atrisināsi? Noteikti pirmais ir tas, par ko šobrīd arī ļoti šajā nozarē runā, ir grāmatvedības biroja, jeb grāmatveža kā speciālista lomas transformācija. Jeb tas tiešām tā kā arī saka, ka no datu ievads operatora mainās vairāk uz konsultatīvo, tad ja ir tiešām vēlme raudzīties šajā virzienā, tad ar Jumis Finance šos rutīna darbus izdarīs sistēma un būs iespēja tad pieķerties tādiem padziļinātākiem biznesa jautājumiem, kā ir iespējams būt jau grāmatvedības birojam par partneri savam klientam un arī palīdzēt klientam attīstīties. Tas ir viens. Tad otra lieta noteikti ir moderni risinājumi ikdienā, vēlme digitalizēt procesus. Un es domāju, ka šie arī ir tie būtiskie, jā, un sadarboties ar mums kā ar partneri un raudzīties, kā mēs varam arī viens otra procesu papildināt. Un kādā veidā gan produkts, gan mūsu kopējā sadarbība var palīdzēt grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem sniegt konkurētspējīgu pakalpojumu klientam, gala klientam? Noteikti piedāvājot to pašu Jumis Finance, vai esot ar mums kā ar partneri, arī šis gala klients redz, ka grāmatvedības birojas strādā ar tirgu jau stabilu un ilgadēju sistēmu. Tātad mēs noteikti arī atbildam par to, lai vienmēr sistēma būtu jaunākās normatīvo aktu izmaiņas, lai arī ne tikai ieviešot normatīvo aktu izmaiņas, bet arī domātu tieši par grāmatveža ikdienas darba automatizāciju, efektivizēšanu, ko es jau minēju. Un, protams, ar mūsu jaunajiem rīkiem ir iespējams arī daļēji pēc, protams, savstarpējo procesu izrunāšanas iesaistīt arī šo gala uzņēmēju procesos, tāpat izdevuma dokumentu digitizēšana vai gala uzņēmuma darbinieku atvaļinājumu pieteikšana. Tas ir process, kas ir jāizdara, lai to ieviestu. Protams, tas arī prasa laiku, taču rezultāts noteikti ir tas, ka kādas lietas var izdarīt ātrāk. Tā kā arī gala uzņēmējs var izmantot mūsu risinājumu. Mēs savukārt esam gatavi palīdzēt. Kā mēs iepriekš runājām, palīdzēt to procesu ieviest, sakārtot, izdarīt tā, lai gala klients arī ierauga vērtību no šīs sadarbības. Būt tas palīdzošais plecs, lai ievirzītu jo mans nākamais jautājums bija, ko tad gala klients iegūst no šīs sadarbības? Gala klients tad arī iegūst, Kā minēju, arī savus procesus noteikti var jau uzreiz izmantot, jeb veikt mūsu risinājumos, atkarībā, protams, no specifikas, bet tas, kas noteikti ir katram uzņēmumam, ir jāizraksta rēķini. Un kāpēc to darīt citā sistēmā, ja to var darīt uzreiz sistēmā, kur grāmatvedim jau šie dati ir pieejami? Tātad tu saki, ka es atrodos jebkurā pasaules malā, es varu paņemt savu telefonu un savu čeku aizsūtīt grāmatvedim? Jā. Tieši tā, nofotografēt čeku, un viņš jau uzreiz parādīsies grāmatvedības sistēmā. Vai arī, ja ir tikšanās ārzemēs ar klientu un ir nepieciešams izrakstīt rēķinu, tieši tas pats. Un ja es kā grāmatvedis atrodos savā vasaras atpūtā, bet man ir steidzami jāpieslēdzas sistēmai, vai es to varu izdarīt, ja man vajag to savu datoru, kurā es esmu pieredzis strādāt? Nē, Jumis Finance jau vairs nav, teiksim tā, piesiets tam datoram, kur ir sistēma, kur ir instalācija. Jumis Finance ir pieejams no web pārlūka, no interneta, ierakstot saiti, atverot sistēmu un būs pieeja jau apstrādāta datus atkarībā no tā, kas ir nepieciešams. Protams, ir lietas, ko arī grāmatvedis var izdarīt no telefona, apstrādāt, taču jāņem vērā, ka grāmatvedība tomēr ir tāda nopietna datu apkopošana un procesi, tā kā arī, ja ir pieejams ārzemēs dators,
protams, visu var izdarīt. Un mūsdienās arī datoru saloki maziņš čemodānā iekšā un var līdz arī paņemt ceļojumā. Un tu runāji, tātad mēs šobrīd esam tikušas līdz tam, ka ir šī kopiena un ir arī labums gala klientam. Ja? Tās ir divas lietas, kur mēs ieraugam partnerībā vērtību. Ar gala klientu mēs tā kā tikām skaidrību, atgriezīsimies pie kopienas. Vai tev šķiet, ka grāmatvedības pakalpojums sniedzēji pietiekami izmanto kopienas spēku? Es domāju, ka ir kur augt un attīstīties. Ja mēs raugāmies tā plaši pazīstamajā sociālo tīklu vidē, Facebook ir ļoti populāra dombiedru grupa, kur tiešām aktīvi notiek, taču tā ir vairāk visiem grāmatvežiem, visiem šīs jomas interesantiem. Un tad ir mūsu veidotāja Jumis Connect, kas ir tieši grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem. Vai tu vari pastāstīt vairāk par Jumis Connect? Jā, protams. Tātad šī ir kustība grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem. Mēs organizējam gan attālināts pasākums, kā piemēram Impulss. Šis 30 minūšu Impulss ir tieši priekš grāmatvedības birojiem. Veidojam saturu tikai tādu, kas ir nācis tiešām no grāmatvedības biroja ierosinājumiem. Šeit mēs runājam vairāk par tēmām, kas nepieskarās pašai grāmatvedībai kā tādai vai pašiem produktiem, vairāk tieši par to sava biroja organizēšanu, procesu optimizēšanu, papildu dažādiem aktivitātēm, ko var iespējams veikt. Un tad ir mūsu klātienes pasākumi, kas jau notiks 4. pasākums šī gada vasarā. Un jāsaka, ka atsauksmes un tā atmosfēra, kas ir katrā pasākumā, tā tiešām dod tādu jaudu arī mums attīstīties. Un arī skatoties pēc klientu atsauksmēm, arī viņiem šis ir vajadzīgs, bija vajadzīgs. Un tā sajūta, kad ir redzams, ka tiešām satiekas divi grāmatvedības biroji un apmainās ar vizītkartēm, tas ir tāds kā augstākā pilotāža, līdz kurai var nonākt, jo tāds arī bija mērķis sākumā skatīties, vai tiešām grāmatvedības biroji vēlas savā starpā tīkloties, tā varētu teikt, un redzam, ka tas tiešām ir ļoti, ļoti labi nostrādājis. Redzot šo pieredzi, kāpēc tavuprāt ir svarīgi dalīties idejās, pieredzētajā zināšanās ar saviem kolēģiem, citiem nozares profesionāļiem? Šeit uzreiz tāds praktisks piemērs. Mēs kā sistēmas izstrādātāji, ja runājam par jumi un par ikdienas darba grāmatvežiem, mēs kā sistēmas izstrādātāji esam izveidojuši konkrētus procesus programmā, mums ir apraksti, mums ir instrukcijas, un tad, protams, arī strādā katra paša grāmatveža specifika, kā tad šos procesus veica. Un tieši šajā tīklošanās procesā bieži vien ir dzirdēts, piemēram, banku importu var darīt arī šādi, un to var darīt arī citādāk, un tad viņi jau savā starpā viens otru iedvesmo un papildina, un tas arī ir tā pievienotā vērtība, kas iedod kaut vai mazumiņu, bet tiešām paraudzīties tiem procesiem citādāk. Zināt, varbūt, ko arī mēs nezinām. Jā, arī tā bieži ir gadījies. Jā, tev ir arī kāds piemērs? Jā, mums bija piemērs no nama apsaimniekotāja, grāmatvedības birojas, kuram ir vairāki nami, un mums bija savi apraksti izveidoti, un tad es klausījos vienā sarunā ar klientu, ko klients stāsta, un sapratām, ka tas jau ir citā līmenī, tas jau tiešām jūt, ka tur tas profesionālais piesitiens tieši šai specifikai, Un tad pēc tam klients arī pats piekrita, iesūtīja savus aprakstus, kā šo procesu veids, un tad arī mēs optimizējām mūsu veidoto aprakstu, un tad iedavām, tad sanāk arī pievienoto vērtību pārējiem, kas šo aprakstu lasīja. Tātad patiesībā šī kopiena ir arī tāda iespēja visiem kopā uzlabot savu procesu, sistēmas darbību. Jā, arī vienā no mūsu pirmajiem Jumis Connect pasākumiem mums bija meistarklasē, ko es nezinu Jumi. Un interesanti bija, ka daudzi ar tādu skepsi, nosacītu skepsi gāja iekšā šajā meistarklasē. Un es jau visu zinu, es jau vairāk kā 10 gadus ar Jumi strādāju, un pēc tam tās priecīgie smaidi par to, ka es tomēr uzzināju kaut ko jaunu, ka var darīt citādāk un galvenokārt efektīvāk.
Ja mēs jautājam par nākotni, mums ir jau kaut kādas zināšanas, mēs veidojam kopienu, mēs nākam kopā. Kādas iespējas partnerība ar jumi paver nākotnē? Mēs noteikti raudzīsimies uz attīstību un pilnveidosim partnerības programmu, jo, kā minēju, šobrīd tas ir jau pusgads pagājis, partneru skaits auga, un es domāju, ar vien augot, tad arī noteikti mēs varēsim skatīties, kā uzlabot pašu partnerību un to, ko mēs piedāvājam. Vai ir kaut kas, ko jau šobrīd par kaut kādām iniciatīvām, attīstības virzieniem, par to, ko mēs jau darām, par ko domājam, kur būtu vērts zināt? Viena praktiska lieta ir, ka mēs piedāvājam mūsu partneriem izvietot savu informāciju par sniegtiem pakalpojumiem mūsu mājaslapā. Mums tiešām nereti jaunie uzņēmumi zvana un jautā, iesakiet man grāmatvedības biroju, un es teikšu godīgi, es no visiem superīgiem mūsu grāmatvedības birojiem, varētu kādu ieteikt, bet tas laikam nebūtu godīgi. Godīgāk ir, ka paši piekrīta, viņu informāciju ieliekam mūsu mājaslapā, un tad arī jaunais uzņēmējs pats var izvēlēties. Tā noteikti ir viena tāda būtiska lieta. Viens no tādiem potenciāliem attīstības virzieniem, kur partnerim tas varētu būt. Un no tehnoloģiskās attīstības virzieniem. Kādi izaicinājumi vai jauninājumi? Noteikti skatīsimies, kā mainīsies pati nozare. Mākslīgā intelekta specifika. Mākslīgais intelekts, ja brīžiem liekas, ka mākslīgais intelekts tur, mākslīgais intelekts šeit, mākslīgais intelekts visur, bet jāsaka, ka viņš tomēr būs un izskatās, ka uz palikšanu ilgāku, tā kā viņš ir jāizmanto un gribam arī jāskatīties šajā virzienā. Bet par partnerību un par tādu arī praktiskāko attīstību uz nākotni noteikti gribam arī veidot partneru dienas, lai partneri var sanākt kopā un runāt arī ar mūsu produktu cilvēkiem, tieši skatīties, kā mēs varam palīdzēt jau ikdienas procesos, un noteikti arī skatīties jau citus partnerus, kas varbūt ir tieši no citiem trešo pušu risinājumiem, kam arī ir savi integrācijas ar jumi, un kā šo visu kopā var apvienot, lai tas process grāmatvedības birojiem būtu tiešām. Jā, jo mēs jau runājām par to, ka ir lietas, ko mēs jumī nezinām, un viena no tām varētu būt šie trešo pušu risinājumi, kuri ir lietošanā, un kur kopienas ietvaros ir iespēja padalīties, kā es lietoju vienu vai citu risinājumu. Jā, un kā tas strādā ikdienas procesos, tieši tā. Un, ja tu šodien runātu ar grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju, kas vēl nav iesaistījies partneru programmā, ko tu ieteiktu apsvērt, apdomāt, ko ņemt vērā? Paskatīties uz saviem ikdienas procesiem. Tiešām tā, es pat teiktu skrupulozi apskatīties uz ikdienas procesiem. Noteikti ir kāda lieta, kur ir iespējams mainīt vai efektivizēt. Ja šķiet, ka nav, tad aicinu sazvanīties ar mani, paskatīsimies. Tiešām esmu atvērta, lai palīdzētu. Un noteikti izveidojiet Jumis Finance kontu, apskatieties uz šo risinājumu un paraugieties, kā varbūt iekļaut savos pakalpojumos arī finansu. Varbūt, ka tur ir konkrēti klienti, kurus tur var apkalpot, vai, piemēram, jauni uzņēmumi, kas nāk, jo, jāsaka, finance nav jumis. un tas nozīmē, ka šie procesi ir citādāk, tāpēc es tiešām aicinu izveidot šajā produktā savu izmēģinājumu kontu un izmantot šo periodu, bezmaksas periodu, lai apgūtu šo sistēmu. Ja mēs paskatāmies, es esmu sapratis, es esmu sadzirdējis, man ir interese par partnerības programmu ar Jumis Pro. Uz ko man ir jāpaskatās savā pusē, kas man ir jāņem vērā, lai novērtētu savu sadarbības potenciālu? Jā, tad noteikti jums ir jābūt grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem. Jābūt ir šai ārpakalpojumu grāmatveža licencei, vēlmei strādāt ar mūsdienīgiem risinājumiem.
Un noteikti jāsazinās ar mani, un tad izrunāsim tālākās darbības, bet tas primārais noteikti ir šī licence, jo tas ir viens no kritērijiem, lai varētu kvalificēties par partneri. Man tāds jautājums, vai man ir jābūt Jumis lietotājam, lai pievienotos Jumis Pro partnerības programmai? Nē. Šī partnerības programma ir atvērta jebkuram grāmatvedības pakalpojumu sniedzējam Latvijā, kuram ir šī licence. Vienīgi bonus noteikti, kas ir Jumis lietotājiem, kā ir izveidots imports, kur ar, teiksim tā, 3 klikšķiem ir iespējams pārcelt datus no Jumis datubāzes uz jaunā risinājuma Jumis Finance datubāzi. Līdz ar to tas atvieglo paša darba uzsākšanu. Noteikti arī atslogo no šīs atlikumu savadīšanas sistēmā, jo šie dati jau tiek pārcelti. Atliek vienkārši atvērt sistēmu, pārbaudīt, vai visa nepieciešamā informācija ir, jo tehnoloģijas ir tehnoloģijas. Pieredze rāda, ka viss ir veiksmīgi un jāsāk strādāt tad ar Jumis Finance. Tas nozīmē, ka esot jebkuras nozares pārstāvis, vedot grāmatvedību jebkam, nezinu, būvniecība, valsts pašvaldības, pārdošana, tātad pakalpojumi un tam līdzīgi, man ir piemērots šis produkts? Jā, tur ir jāizskata noteikti arī pats šis gala uzņēmums. Šobrīd skatāmies uz to, ka vairāk piemērots Jumis Finance ir tieši pakalpojumu sniedzējiem, jeb kāda veida pakalpojumi, jeb bizness, kuram nav nepieciešama noliktava. Citādi šī sistēma tiešām ir pilna cikla grāmatvedība, jo tas ierobežojusies faktors ir noliktava. Tātad paturam Jumī noliktavu, bet Jumis Finance mums spēj izdarīt, automatizēt, digitizēt ātrāk un no jebkuras vietas pasaulē, kur ir internets. No jebkuras vietas pasaulē, kur ir internets. Tātad man savā pusē ir kā grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem jāizvērtē savu vēlmi un gribēšanu pievienoties. Man ir jāsaprot, vai man ir certifikāts, kam nav jābūt noteikti Jumis lietotājiem. Bet tajā pašā laikā es varu paskatīties uz saviem gala lietotājiem un saprast, varbūt viņiem Jumis Finance ir ļoti piemērots. Jā, un šeit arī lieliski nodara tiešām tas 14 dienu bezmaksas periods, kad var izveidot šo kontu, paskatīties pašu sistēmu. Arī noteikti šajā periodā cieša komunikācija ar mums palīdzēsim atbildēt uz nepieciešamiem jautājumiem. Tas pat var nebūt tieši jautājums par pašu sistēmu, bet par varbūt konkrētā biznesa specifiku un tad kā to izveikt pašā finance risinājumā. Es klausos, un man ir tikai viens ļoti svarīgs jautājums. Viss jauns, moderns, digitizēts, automatizēts, es varu ietaupīt savus resursus. Cik tas maksā? Tas arī ir pavisam vienkārši. Cik tērē, tik maksā. Jo finance risinājumā mums tagad ir tiešām brīnišķīga iespēja maksāt par transakcijām. Tas nozīmē, ka ir, teiksim tā, minimāla paša abonementa maksa un atkarībā tad no transakciju skaita, kas tiek uzskaitīts sistēmā, kas tiek veikts, no tā arī veidojās kopējais ikmēneša maksājums. Tas nozīmē, ka ja man ir, es domāju, skaitot, rēķinot, tad ja man ir nedaudz transakciju, tad man šis varētu būt izdevīgāk, vai ne? Ja ir pāris rēķini mēnesī. Ja ir pāris rēķini mēnesī, tad finance noteikti ir piemērotākais no mūsu rīkiem, ko varam piedāvāt. Gan vadoties no šī, ja ir pāris rēķini un pretī tiek piedāvāta maksimāli automatizācija un šī digitalizācija, perfektākais, kas var būt. Tātad tu vari iesākt kā uzņēmējs un tad augt kopā ar savu sistēmu. Jā. Tad tas nav ierobežojums, maziņš un tā arī paliks, bet sistēma ir piemērota tam, kas arī var izaugt sistēmā. Jā, tieši tā. Šobrīd arī pieredze ir rādījusi, ka jauns uzņēmējs ir izveidojis savu biznesu, un tad ir pienācis brīdis izrakstīt pirmo rēķinu, un kur tad to darīt. Un tad, izvēloties tieši Jumis Finance, jau sistēmā ir iespējams izrakstīt rēķinu. Pirmais rēķins, otrais rēķins, tad jau nāk nepieciešamība pēc grāmatveža, pieslēdz grāmatvedi kā lietotāju, un tad grāmatvedis attiecīgi izdara to savu darbiņu.
Nu, tā tad apkopojot, paskatīsimies, pirmkārt, kas ir partnerība? Partnerība ir ciešāka sadarbība, interesējoties vienam par otra procesiem, tiešām, lai tos uzlabotu. Un, jā, arī mēs jums tad skatāmies tieši partnerības līmenī, kā mēs šim grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem varam palīdzēt ikdienā. Tātad ciešāka sadarbība ar tās sistēmas izstrādātāju, kas ir mans galvenais darba rīks. Jā, jā. Otrs, apkopojot, kādi ir mani ieguvumi, pievienojoties jums partnerības programmai? Tad jums partnerības programmā mēs piedāvājam individuālu pieeju darbā ar mūsu risinājumiem, gan tās ir individuālas konsultācijas ne tikai ar grāmatvedības biroju, bet arī ar gala klientu. Tas ir no tādas praktiskās puses, un tad vēl kā tādi papildu bonusi tieši mūsu partneriem ir iesaistē dažādos pasākumos, testēšanā, ierosinājumi. Grāmatvedības biroju sūtītie ierosinājumi noteikti ir kā pirmā prioritāte, kuru mēs izskatām savā pusē. Un tad iepriekš pieminētais arī klasika, atlaides un komisijas maksas, arī šis finansiālais labums tiek piedāvāts. Par to, kāds tas ir, noteikti var uzzināt konkrēti sazvanoties ar mums, un tad attiecīgi skatāmies pēc situācijas, pēc tās gatavības kļūt par partneri un tiem klientiem, kuri tad būtu gatavi strādāt jums finance, tad arī veidojās šis finansiālais bonus. Man bija vēl viens jautājums. Es tagad domāju, ko tas no manis prasīs, vai tas man paņems daudz mana laika iesaiste partnerības programmā? Pats, ņemot vērā, ka partnerības programma ir kaut kas jauns, tad noteikti sākumā ir jārēķinās ar to, kad iepazīsimies ar pašu partnerību kā tādu, ko tā piedāvā. Un noteikti, kad vairāks tieši būs jāskatās uz to darbu pašā sistēmā, ar pašu šo grāmatvedības procesu veikšanu. Noteikti, ka tam laiks ir jāierēķina. Nevaru tā uzreiz apgalvot, ka viss notiks zibenīgi, bet tad, kad tiek iestrādājās šajos procesos, tad noteikti, ka jā, laiks tiek efektivizēts. Jā. Tātad jautājums no trešā skatu punkta, par ko mēs diskutējām, uz ko man ir jāpaskatās, kas man ir jāņem vērā kā grāmatvedības pakalpojumu sniedzējam, vai es klasificēju šai programmai, kāds ir mūsu sadarbības potenciāls no manas skatu punkta? Jā, tad pirmais noteikti ir jābūt grāmatvedības pakalpojumu sniedzējam, ir jābūt šai ārpakalpojumu grāmatveža licencei un jāskatās tad tieši no savas ikdienas perspektīvas, kā notiek procesi jūsu grāmatvedības birojā, ņemot vērā, ka šī nozara tiešām mainās, arī to rāda ne tikai prakse šeit pat Latvijā, bet arī tendences ārpus Latvijas, un, manuprāt, optimizējot un domājot vairāk par grāmatvedības šo manuālo darbu optimizāciju, tad arī var raudzīties uz to, kā tad partnerība varēs palīdzēt grāmatvedības birojiem tiešām augt un attīstīties. Un tas jau iepriekš tevis pieminētais, kā samazināt manuālo darbu, lai tad varbūt iegūtu to brīvo laiku. Un tikai jautājums ir, ko mēs tad ar to brīvo laiku darīsim, jeb kā katrs to izmantos. Noslēgumā tavs novēlējums? Mans novēlējums ir nepretoties mūsdienu pārmaiņām, ļauties tām, un es domāju, ka rezultāts noteikti būs pozitīvs. Un kļūstam par partneriem. Paldies! Paldies! Paldies visiem, ka noklausījāties šo epizodi. Un, ja gadījumā rodas jautājumi, tad noteikti šī video aprakstā apakšā būs arī saite, lai sazinātos ar mani, lai uzzinātu vairāk par pašu partnerību. Un tad, lai skaista vasara! Uz tikšanos!